Te Kristaps Enstons, nicknames Masterboy 2016, kanāls Andris Vilāns, un es tagad spēlēšu Bonki basketbolu kopā ar pašu Andris Vilānu. Viņš ir kreisajā pusē komandas. Un tur viņa brālis grib, lai mēs reklamējam to viņa kanālu, un tas ir Edgars Vilāns. Tur viņa ir spēlē gudrs vēl gudrāks. Mēs to varam lasīt. Viņš spēlē 3. reizi, bet es jau nezinu, kur. Es ilgi spēlēju, un viņš mani vina. Vārds, nu, kas tev ir? Tā ir iesācēja veiksmē. Dod! Es tev parādīšu tādu iesācēju veiksmu. Žēl, ka nav tādu ilgi spēlētāju veiksmi. Ko? Nē. Nē. Tā vienmēr gadā. Es noķēru. Dievs, tas bija tādā slavošanā. Es māku labi noķert bumbas, kuras lido uz grozi. Nē! Labi, tad man labi cilvēks un guļ. Tad tas nav labs tik viegli. Un mēs to darām, mēs trāpam. Un mēs vēlreiz. Vārds, kas tev ir? Kūks iebrāzās iekšā. Edgar, lūdzu, neuzbrūc, labi? Ko labi? Tu vienmēr uzbrūc par spīti. Ok, 13:8. Lūdzu, var izteikt skaņu tiem Minecraftam, jo viņš drusku traucē. Kas tam notika? Ak, Dievs, netrāpīja. Un mēs sargājam? Nē. Tūlīt beigsies laiks, un mēs pirmo raundu noslēdzam ar 13:8. Izteikt skaņu drusku, Edgar. Viņa Edgar. kanāla. Jā, paldies. Sensējs. Tā, un... Bāc! Nē, es pats iest savu. Pārķēram bumbu, un mēs metam. Nē, viņš trāpīs. Nē, viņš netrāpīs. Bet reāli skaties Edgara kanālu. Viņš ir krūts cilvēks. Mobizen. Jā, šķiet var filmēt pa mobizen, bet nerunājam par neko citu. Kā par basketbolu. Jā. Ja runā par basketbolu, tad latvieši ir ļoti stipri. Tīpaši Porziņķis. Viņš ir ļoti stiprs cilvēks. Jā, Kristaps Porziņķis. Viņš ir Kristaps, un Kristaps ir man blakus. Runā, Kristap. Kāda ir tava pieredze basketbolā? Es mācījos kopā basketbolu 2 gadus. Es no pašsāk mācījos es mācījos 1 gadu, tad es aizgāju. Es mācījos 1 gadu basketbolu, tad aizgāju, tad atkal mācījos vēl 1 gadu basketbolu, un tad atkal aizgāju no tā laika, es vairāk nespēlēju basketbolu. Tieši tā. Lai gan man patīk tagad vienkārši mājās ar bumbu spēlēt basketbolu. Bet man nepatīk basketbols. Bet viņš piedalās sacensībās tik un tā. Jā. Pasaules līmenī. Jā. Mobizen viņu sauc. 19 neizšķirts. Atcerieties, ka es jāpusē ar Andris Vilāns un labajā ir Kristaps Porziņķis. Un mēs metam, mēs netrāpam. Kristaps Porziņķis ir labāks pa telefonu nekā basketbolā. Es tā ceru. Mēs laikam būs neizšķirts. Jā, un ir neizšķirts, jo 2. rauns, tagad 3. rauns. Un tad vēl mums 4. Mēs mainām laukumus, un man tas viss jārā. Nē, man nepatīk mainīt laukumus. Man arī no pašām grūti. Ko? Jā! Labi. Kā viņi lec uz aizmuguri? Viņi lec uz to pusi, uz kuru viņi ir tā kā... Viņš tur stāv, kad viņi uz kuru pusi. Viņi lec uz to.
Nē, nu. Jā, Kristupam par ziņķim nesanāk. Tā ir veiksme vienkārši. Tā bumbu notirt nemāč, te čigāna resni. Nu nevajag. Visi es vairs nepiedalīšos. Visi viņš atkal trāpīja. Nav godīgi. Es tev viņu par 12. Nu redzi, kā viņš tā var noķert? Tur ilgi jātunēs, tev jāstāv pie šitiem vārtiem un jāuc tagad bumba krīt vārtos. Ko? Come on. Es teicu, ka Kristops tas ir labs. Telefonu. Redz, viņi ielēc ārā, tas nav godīgi. Redzat, nu, viņam beidzas ar pusi. Labi. Nu, come on. Kāds viņu lec uz aizmuguri, kad met grozā? Tāpēc, jo viņš tev parasti, nu tā ir. Tev jāstāsta, uz kur pusi viņš ir. Tā, kā pasaka. Nu, uz kur viņš tā kā pielicies uz priekšu vai uz aizmuguri. Ar bumbu... Redzēji! Viņš vienkārši aizslīdēja uz atpakaļ. Apsties! Slīdz atpakaļ. Tāpēc viņš ir ar muguru uz aizmuguri vairāk. Tā ir veiksme, ne cik tev tā ir veiksme šoreiz, man liek. Viņi pat bumbu rokās nav paņēmuši. Apsties, viņi pat nemāk paņemt rokās bumbu. Viņš tad visu laiku lēkā. Bet kas tam viņi jādara? Te jau ir tikai spogi, ar ko var lēkāt. Nu apsties, viņi pat nevar trapīt grozā. Nevis viņi, bet tu. Ko es? O, slambru. Nigeri laikam ir labi. Tu jau arī nigers. Viens, kurš vispār nekad netrāpa. Tas otrs čigāns trāpa. Vai? Man to... Redzi, kā viņš var trāpīt, tas resnis sīkais vispār nekad netrāpa. Apsties, redzi. Apsties, tulīt par mums bumbu un skaties, viņš netrāpīs darām. Tāpēc, ka tavējas aizsargāja, tā var būt trāpīt. Varbūt neskatās. Redz, es parasti tikai, ka man bumbas pagaida, kad es uz priekšu pavīcos. Un tad tikai metu. Iglies, vai? Tad esmu uz aizmuguri un labi. Un tev tikai tas gaišais trāpa. 4. un pēdējās 15 sekundes. Nē! Jā! Man jātrāpa vēl 1.13, tas būs krūts. Davoj, tu to vari, vecīt, tu to vari. Jā! Viņš to izdarīja. 4 sekundes palikuši, ne 7. Davoj, tu to vari, es saku, tu esi krūts cilvēks. Vēl 4 sekundes, viņam vēl viens gols jātrāpa. Un diemžēl laikam vairs nebūs. Nē, nebūs. Fuck! Ok, mēs uzņēmām video tā. Jā, tā. Neaizmirstiet ielikt subscribe.